Tas Baltijas kartiņu kausa Igaunijā. Latvijas čempionāts gan pēc 2 nedēļām, 22. augustā turpat Ropažos. 7. augustā Latvijas rallija publika tika iepazīstināta ar neredzētu tehniku. Britu darbnīca, kuras paspārnē to pilnpiedziņas sacīkšu spēkratu Ford Focus pasaules rallija čempionātu rūpnīcas komandai, ir uzbūvējusi arī sacīkšu versiju jaunākajam Ford Fiesta modelim. Tas gan ir priekšpiedziņas auto, ar kuru visā Eiropā šobrīd Angļi iepazīstina potenciālos pircējus, izzinot viņus stūrmeņa krēslā īstos kaujas apstākļos. Latvijā par ātrumu posmu tika izvēlēts tāls rallija trases posms Mundikciemā. Jaunais auto gan nepārstāv N3 klasi. Pēc Startautiskās automobīļu federācijas nosacījumiem minēto klasi jāaizstāv R2 klasei, ar ko šāda tehnika atšķiras. R2 norāda, ka tā ir 1,6 litru mašīna, bet būvēta pēc sportistiem pazīstamiem A6 principiem. Ja, tā ir nevis tā kā agrāk bija N grupa, jeb faktiski ielas mašīna nelieliem uzlabojumiem, tā ir A grupa, tā ir īsta sporta mašīna. Bet R2 Latvijā šodien jau brauc Latvijas čempionātā. Latvijas čempionātā tiek ieskaits grupā 2VD, var braukt ar N3, R2, R1, N1 un tā tālāk. Tad realitātē ar šo mašīnu šodien brauc Latvijas čempionātā. Tad Latvijas čempionāta klases nav jāsadrumstalo, lai šādas mašīnas parādītos vairāk? Nē, noteikti ne, jo mēs lēšam, ka šai mašīnai vajadzētu būt konkurētspējīgai ar vecām N-grupas mašīnām, kurām it kā parametri jauda ir lielāki. Ja? Bet šī ir modernākas tehnoloģijas, sākot ar sekvenciālu ātrumkāru, beidzot ar bremzēm, amortizatoriem, izsvarojumu un tādām detaļām, kas protams, ir ievērojami modernāks nekā, piemēram, 10 gadu vecām tehnoloģijām Renault Clio. Ja? Automātiski ejot priekš tehnoloģijām, tad šī mašīna, lai arī 1,6 litru motoru, viņa būs konkurētspējīga ar 2 litru vecajām mašīnām. Pat cik tās N-grupas neviens īsti vairs netaisa ar vienu tiltu pievedz mašīnas, tad vajadzīga kaut kāda alternatīva. Un tad pat cik lielākā daļa ražotājiem ir 1,6 mašīnas, ja pārsvarā arī veikalos, kur var nopirkt, tad arī ražotāji iet uz šiem 1,6. Līdz šim vienkārši sekmīgāks bija Citroens, kurš taisīja C2, R2 Max ir tāda kategorija. Arī viens tāds Baltijā. Baltijā 6. Viņi jau brauc ļoti ātri un tie ādi laiki, bet tādi paši kā N3 mašīnām. Ja? Tad nav ieievieš jauna klase viennozīmīgi, tās paši ietvaros noteikti attīstība. Mēs zinām, ka Ford Fiesta bijusi regulārs dalībnieks VRC pasaulē. Tas vēl projām ir VRC atbalsta pasākums, ne tikko Somijā. Tas bija posms, kur brauc Ford Fiesta Trophy International, viņš saucās, kur braucam dažādām valstīm. Tur šobrīd, piemēram, piedalās Somija, Krievija, Turkija, Saudarābija, Lielbritānija, Īrija, Zviedrija un tā tālāk. Un tā čempionāta uzvarētājs savukārt iegūst iespēju testēt VRC Ford. Arī mums ir tā ideja, ja attīstīsies šis R2 Fiestas čempionāts pats par sevi neatkarīgi no Latvijas čempionāta, ja 2010. vai 2011. gadā, tad arī uzvarētāja balva būs visticamāk apmaksāts VRC posms ar šādu pašu automašīnu. Bet tas mērķis tad ir uztaisīt Ford Fiesta kausa izcīņu arī Latvijā. Un šodienas ekonomiskajos apstākļos visticamāk, ka sāksim ar Baltiju. Iespējams, ka tā īsti tas aizies tikai kādā 11. un 12. gadā, iespējams. Bet iespēja ir šodien daudz mūsu top sportisti, kā Briedis, Kalniņš un Kārkliņš un vēl vairāki kāp ārā no mašīnas un tādi domīgi, interesanti. Tātad šobrīd 8 valstīs nacionālo čempionātu ietvaros norisinās atsevišķa kausa ieskaits šādiem auto, un ir doma līdzīgu monoklasi izveidot arī Baltijā. Šaubām nav vietas, jo šis auto izmaksā lētāk nekā šobrīd mūsu pusē izmantotie Renault Clio un Honda Civic. Ja reiz tā, vientiltu piedziņas ieskaita Latvijas rallijā arī kļūs par monoklasi, kā to šobrīd varam nosacīt dēvēt pilnpiedziņas ieskaita N4. Es vienmēr biju par to, ka gribu redzēt sportistus, kur brauc ar vienādām tehnikām, jo tad ir vieglāk izvērtēt, kurš tad tiešām ir labāks par otru un kurš ir ātrāks un kurš tiešām ir perspektīvāks. Un ja Latvijā tomēr priekšpiedziņas mašīnām ir tā diference tieši tehnikas ziņā, tad ja šāda klase attīstītos vai šāds monokaus attīstītos tieši no šo mašīnu viedokļa, es domāju, ka tas būtu daudz vienkāršāk un labāk redzēt, ka brauc ar vienādu tehniku un kur tad ir labāk un kur tad varbūt ir sliktāk. Nākamajā raidījumā gaidiet atskatu uz beta bagiju sacīksta Kaupiņos, vasaras sprinta sacensībām Teperī un Baltijas kartiņu kausu Igaunijā.